Quantum dot gaisma. Dienai augstot tā pārvērš debesis zeltā un iekrāso pasauli miljards krāsu niansēs. Tā izceļ varoņus pat vistumšākajos brīžos. Atklāja mīlestības nezudošo krāsu spēku. QLED TV. Nākotnes TV inovācija. Samsung. Dažādi zīmoli ļoti regulāri pēdējā laikā prezentē dažādas jaunas tehnoloģiskas iekārtas, kuros ir ietvertas dažādas inovācijas. Ar ko šis jaunais Samsung produkts ir atšķirīgs un kāda vispār ir Samsung filozofija, veidojot jaunus televizorus? Produkts ir ļoti inovatīvs. Viņam ir 3 galvenas atšķirības no pārējiem un arī no mūsu iepriekšējiem televizoriem. Pirmkārt, tas ir bildes kvalitāte. Un es atzīstos, ka katru gadu ir grūtāk un grūtāk radīt kaut ko jaunu. Ja? Tāpēc, ka katru gadu ražotāji iznāk un saka, tagad bilde ir vēl kvalitatīvāka. Bet šobrīd, pēc pētījumiem, mēs sasniedzam 99% no tā, ko cilvēka acis vispār var redzēt. Tā kā bildes kvalitāte ir nevainojama. Tas ir pirmais aspekts. Bet vai cilvēks ikdienā spēj pamanīt ar savu neapbruņotu aci šo kvalitātes atšķirību? Vēl spēj. Ja mēs paskatāmies televizoru gadu atpakaļ un šodienas televizoru, vēl spēj pamanīt. Kas būs nākotnē, mēs redzēsim. Otrais ir fiziskais dizains. Piemēram, vai jūs mēģinājāt pamainīt vietu, kur jums stāv televizors mājā vai telpā? Pagaidām vēl nē. Tas ir ļoti grūti. Gandrīz neviens to nevar izdarīt. Bet ko mēs tagad izdarījām? Mēs atvienojam viņam no galvenās centrālās vietas. Jūs varat nomainīt vietu televizoram un pārnest viņu no vienas vietas uz otru. Savādāk jums jāpērk tikai to, kas jums vecajā nišā ienāks. Ja? Bet tagad jūs varat atvienot un ir tāds caurspīdīgs optiskais kabelis, ko nevar pamanīt. 15 metri garš. Un jūs varat pa 15 metriem novietot televizoru kaut kur un visas jūsu vādi un visas iekārtas paliks tur, kur viņa bija. Tas ir otra lieta, kas pamainījies būtiski. Ja? Un trešā lieta ir interaktivitāte, vai cik gudrs televizors ir. Jūs varat ar vienu pultu, ar mūsu Samsung pultu, vadīt, piemēram, jūsu Latelekom kastīti vai jūsu Microsoft konsoli, kur jūs spēlējat, vai vēl kaut ko. Ar vienu pultu jūs varat izmest visu pārējo. Tas ir būtiskas izmaiņas. Vai ir kaut kādi ierobežojumi šai savietojamībai ar ierīcēm pārējām? Televizors pats atpazīst to iekārtu, kas ir pieslēgta pie viņa. Jūs vienkārši pieslēdzat, nekādu īpaši gudrību nevajag. Pats gudrs televizors saprot, pie manis ir pieslēgta kaste, ja, piemēram, Latelekom kaste, pēc logotipa atpazīt un pārslēdzat uz to režīmu, ka var vadīt to kasti, kas ir slēpta patiesībā kaut kur jūs tur skapītī, ja, un aiztaisīt. Bet vai jūs vispār saredzat televizoram kā tādam attīstības perspektīvas? Viennozīmīgi. Vienīgā lieta, ka mēs tagad izmantojam vārds televizors, tāpat, kā mēs to darījām 10 gadus atpakaļ. Bet šis televizors ir pavisam savādāka iekārta. Tas ir dators ar ļoti lielu ekrānu. Un, protams, tā iekārta ir ļoti liela nākotne.